Vai dzīvība var maksāt vien pāris latus? Kā izrādās, tad var. Ja esat velobraucējs un gribat palikt dzīvs, tad pietiek ar pāris latu vērtu atstarojošo vesti, lai jūs sevi pasargātu no milzu nepatikšanām. Lai arī mūsu platumgrādos tas joprojām šķiet nedaudz savādi, tomēr ar katru gadu parādās arvien vairāk riteņbraucēju, kuri no sava divriteņu braucamā nešķiras pat ziemā. Tas nozīmē, arī augstajā, slidenajā un galvenais tumšajā laikā ir sastopami salīdzinoši daudz velosipēdisti. Tomēr, jo vairāk braucēju, jo vairāk arī negadījumu. Apkopojot informāciju par pagājušā gada statistiku, situācija ir tāda, ka bojā gājušo velosipēdistu skaits ir palielinājies no 15 uz 18, un pētot sīkāk pa mēnešiem izrādījās, ka tie krīzes cipari parādījās taisni gada pirmajos mēnešos, janvārī, februārī, martā, kad bojā gājas 7 velosipēdisti. Un šīm visām traģēdijām praktiski bija viens raksturs. Pētot notikušās avārijas ar smagām vai letālām sekām, atklājas, ka liela daļa no tām notikušas vai no agros rītos, pirms darba laika, vai arī vakarā pēc 5:30, kad visi jau dodas mājup no darba. Sadursmes pārsvarā gadījumos notikušas pavisam netālu no apdzīvotām vietām, turklāt pašiem velosipēdistiem šajos gadījumos nav bijušas neatstarojošās vestes, ne citi līdzekļi, kas palīdzētu viņus uz ceļa laikus pamanīt. Tāda ceļa satiksmes negadījumi notika kā Kurzemē, kā arī Vidzemē un Latgalē. Tātad pa visu Latviju šī parādība bija izplatīta, ka tomēr velobraucēji pa ceļu pārvietojās praktiski neredzami. Turklāt jāatzīmē, ka arī tā brauktuve ziemā ir šaurāka nekā parasti. Un tad, ja autovadītājs velobraucēju pamana pēdējā brīdī, un tad, ja velobraucējs vēl atrodas uz brauktuves, tur, kur brauc autobus, apbraukt viņu ir gandrīz neiespējami. Kā stāsta velobraukšanas entuziasti un profesionāļi, lai pasargātu sevi no nepatikšanām uz ceļa nemaz tik daudz nevajag. Galvenais ir vēlme pašam parūpēties par savu drošību. Absolūtais minimums tā, lai tevi nenobrauc uz ceļa, teiksim, neapdzīvotā vietā, lauku rajonos. Tas ir vismaz aizmugurē sarkans atstarotājs, kā vecajiem krievu ričukiem bija sarkanās lampiņas. Vismaz kaut kas tam līdzīgs, vismaz tad mašīnas gaismas atstaro un tad tevi redzēs. Vismaz tas. Tomēr, kā rāda velobraucēju pieredze, jo labāk būs ekipēts, jo lielāka iespējamība, ka neiekulsies nepatikšanās. Pirmkārt, vajadzētu aizmugurē sarkano lampiņu mirgojošu un priekšā balto mirgojošo lampiņu. Un vēl labāk būtu, ja būtu atstarojošā veste. Tas būtu pavisam labi, bet tas vēl tā, bet galvenais tās lampiņas tā būtu. Un arī riepu stāvoklis, tas ļoti svarīgs, vajadzīgs ziemā braukšanai. Protams, var braukt ar tām pašām vasaras riepām, bet skatoties, lai būtu tas ceļš tīrs un tā, labāk būtu vai nu riepas ar lielāku protektoru, vai arī ražotās riepas. Ražotās riepas tas ir, protams, vēl lielāka drošība, bet tas arī attiecīgi arī maksā. Raids piekrīt parādīt mums savu braucamo un uzskatām nodemonstrē to, ka pat gaišā dienas laikā nelielā pāris latu vērtā lampiņa krietni vien uzlabo drošību. Tas ir, velobraucēji var pamanīt jau krietni vien ātrāk. Kad vienkārši spīd, tā varētu braukt pilsētā, kad ir laternas ir un tā, bet ja jūs izbraucat ārpus pilsētas neapdzīvotā vietā, tad labāk tomēr mirgojošais režīms un tad labāk pamana to lampiņu jau pa vairākiem kilometriem. Un tas pats arī priekšā princips. Man gan priekšā tāda stilizēta lampiņa, tāda tīri ceļu gan ar šo lampiņu neredzēs, bet tīri tā, lai tevi redz, lai šoferi redz. Arī velokurieris Mārtiņš, kurš ar savu velosipēdu ir mērojis daudzus tūkstošus kilometru, atzīst, domāt vajag pašam velobraucējam. Jo, ja, piemēram, tumšā laikā tu neesi parūpējies par to, lai tevi uz divriteņa var pamanīt, sekas ir diezgan paredzamas. Ja tu brauc tur, kur ir intensīva satiksme, tad jau, protams, jādomā par drošību. Lampām jābūt, vestē jābūt. Dzērumā labāk nerādīties uz tādu ceļu, kur daudz mašīnas brauc. Jo tas var reāli nozīmēt to, ka tev nobrauc. Visticamāk, jā, ja tev vēl nav saslēgts lampas, neko, ja tev neredz, loģiski, tur iznākums skaidrs. Riteņbraucējs brauks, kur viņam labāk braukt, mašīna turpat un iznākums zināms. Tātad, ja gribat sev pasargāt, padomājiet par to, lai jūs redz. Par ļaunu nenāks arī ķiveri, kur jūs pasargās gadījumā, ja tomēr gadās iekļūt negadījumā vai, piemēram, vienkārši sanāk nokrist. Kā arī vienmēr dar atcerēties to, ka koši zaļā atstarojošā veste, kur ir vislabāk pamanām uz tumšā ceļa un kuru var kļūt par jūsu dzīvības glābēju, maksā vien pāris latus. Tieši šie pāris lati arī var būt jūsu dzīvības cena. Miks Dūcis, Jānis Freibergs, Degpunktā.